Sarkans dzeras, bet neatceras. Kādas žirgtas tur ziltiņas peras, viņas visas ir nenotverāmas. Dzīve dāvina spožus stikliņus, piklos padara drošus un mikliņus. Citus tā kā tēraudus rūda, bet no citiem vien iztaisa glūdu. Nudīgs zvaigzne pa dīķi blunčojas, nedurbiksīšu, vairs nevaruncīšu, visi pliki kā tikko taisīti, visi tīri un nesamaisīti. Visi pliki kā tikko taisīti, visi tīri un nesamaisīti. Piedod, nokavēju 15 minūtes. Bet ņemot vērā, ka nobrauc 200 kilometrus, tas nav daudz. Kāpēc ne iekšā? Tur sēž tev bijusī. Nu, un tad? Tu zini, man jau 10 minūtes viņas klātbūtnē padara gluži vai traku. Es esmu izlamājis garderobas, tāntiņa bufetniec, nervu sistēmas īpatnības, piedod. Tā, zini, kā darīsim? Nu? Es atdošu materiālu Aivaram, atdošu kameru, pēc tam iesim kopā. Labi? Kāpēc negribi kafiju? Man ir labāks priekšlikums. Nu? Tu atdod kameras, paņem 2 kafijas, un mēs pēc 5 minūtēm tiekamies tavā noliktavā. Ģeniāli. Tikai nenokavē. Man jau šis 3 dienu izbraukums padara gluži vai traku. Es jūtos pamesta vientuļa sieviete. Nenokavēšu. Ko nozīmē nav? 3 mēneši nav un nav un nav. Man tā liekas, ka to vajadzētu kaut kā, es nezinu, atķiksēt, piekrustot. Varbūt, ka to lapeli var arī pārdrukāt. 2 kafijas, 1 baltu, 1 melnu, bez cukura. Lielās krūzēs es ņemšu līdzi. Prieks tev redzēt. Oh, sveiki. Mēs varam parunāt. Man ir 5 minūtes, jā. Runā, lūdzu. Klausies, Jurim, tas nav nopietni. Kā lūdzu? Jurim, tas nav nopietni. Es viņu pazīstu. Nu, labi, ja tu tā domā. Klausies, mēs esam draudzenes. Nu, labi, mēs bijām draudzenes, bet man ir pienākums tev brīdināt. Tu saproti, ka tas, kas ar viņu notiek, ir vienkārši krīze. 40 gadnieku vienkārši krīze. Viņam lēkā hormoni, nu. Palēkās un pāries. Saproti, man ir vienkārši skumji skatīties, kā tu sevi pazemo. Pazemo sevi, mani un vispār sievietes. Nepaies ne 2 nedēļas. Tāds kā Juris. Vienkārši tu viņam būs apnikus. Tu zini, es negribu tev sāpināt, bet man parasti apnīkst ātrāk. Tā, te ir materiāls. Nu, viss nofilmējām. Klients ir apmierināts. Labi, pēc naudas atnākšu vēlāk. Pagaidi, Juri, pagaidi. Man vajag tavu konsultāciju. Tev tomēr ir pieredze ar Jānis un vispār. Man tas pirmo reizi zin kā. Un vārds sakot, klausies. Kuras knupīšas labāk? Kā tu domā? Sarkans vai tāds rozā ķēdīti? Viņa jau krāsas sašķiet diezgan agri, ko? Es domāju, tev vēl ir 3 mēneši laika. Liecies mierā. Tu nedomā, ka tas ir kaut kas pārspīlēts. Nopietni. Vienkārši bija iespēja dabūt to pa visu par puscenu pie līguma klāt. Klau, ko? Kur stāvējas labāk? Tāds sarkans vai rozā būtu ņēmis? Ja tā pilnīgi atklāt. Manējais nesūkāja ne rozā, ne sarkanus, ne zaļus. Viss pļauj laukā un ņēma mutē visu to, kas tieši nav jāsūkā. Pagaidi, Juri. Nu, kas ir? Man tā jāsteidz, tiešām. Pagaidi, man tavs viedoklis tiešām ļoti svarīgs. Tiešām? Pagaidi. Kur laika? Paklausies. Paskaties šitos te. Ko? Kā ir? Viss jābūt labi, tikai riteņi pa lielu. Ko? Neliekas?
Paskatās, saliekt var, atliekt var. Šitā te. Ir bremzes, ir komandas ielikt, smaga arī nav. Paskaties, man tik nepatīk, ka te riteņi klemējās. Nekas tur neklemēs, viss ir vienkārši lieliski. Tu zini, man ir jāiet. Man lejā cilvēks gaida. Pagaidi, pamēģini. Ne, viss ir labi. Ne, nu tiešām labi. Nu, es varētu teikt ģeniāli. Tu vēl neapskaties. Paklau, viss ir vienkārši fantastiski, bet tu saproti, tev laiks ir 3 mēneši. Man lejā cilvēks gaida jau pusstundu gaida, ja vispār vēl gaida. Piedod. Ko tu gribēji? Kāpēc tu nevarēji bišķi pāris minūtītes lejā pagaidīt? Tās nebija pāris minūtītes, tā bija pusstunda. Bet es netiku ātrāk. Ļoti skrēji, vai ne? Tu pilnīgi tagad vēl esi aizils. Bet mēs varētu noiet lejā, tomēr to kafiju varbūt padzert. Man nav laika. Es strādāju. Es redzu, kā tu esi pārstrādājusies. Man bija laiks pirms pusstundas. Tagad es esmu aizņemta. Un nākošais laiks man droši vien būs 6. Droši? Droši. Un ja ap 6 atkal nebūs brīva laika man? Nu, tad nekā. Nekā? Cik šausmīgi mums neiet, vai ne? Ko tu dari? Kaut kāds ārprāts. Kas? Nu, paskaties. Redzi, vakarien bijuši tikai šodien, un šodien aizgājis visu vienos pleķos, un iedomājies, kas vēl būs rīt, un galvenais, ka nevar saprast, no kā es neesmu neko ēdus, tādu sevišķi nekādu kosmētiku likus, nu pilnīgs ārprāts, ne? Izskatās pēc alerģijas. Paskaties. Pūders tur neko nepalīdzēs. Tūlīt mazgā visu nost un pie ārsta. Nē, atdodi. Nē, es pateikšu Dacei, ka tu būsi drusku vēlāk. Nē, Nē. Nu, padomājies, ka tu uzliks tagad vēl pa virsu grimu, tev iekaitīgs vēl vairāk. Nē, tas ir tavā labā. Tici man, ka tas ir tavā labā. Ja tev žēl, tad tā arī pasaka, nevis tālo kaut kādu žēlsirdīgo māsu. Ej, būs jau labi. Tie ir speciāli grebulīši, ko likt pie ratiņiem. Tos pieliek šitien tā te, un tad bērns guļ un mācās koncentrēt uzmanību. Jā, es tev gribēju tik piedot jautāt kaut ko. Vispirms skatiem viņš koncentrē uz vienu konkrētu grabuli. Nu? Un pēc tam viņš mācās koncentrēt savu koordināciju. Skatās uz rociņu. Piedod, bet es tomēr, vai tu nebūtu ar mieru piedalīties raidījumā, ko? Un pēc tam, kad kaut kāds zināms laiks ir pagājis, viņš ir apguvis koordināciju uz grabuli un koordināciju uz rociņu. Un tad viņš iemācās beigās to grabuli, viņš nu... Un abi grabinā kopā, jā. Bet paklausies, tas ir ļoti skaisti, ka topošā māmiņa piedalās ar vingrinājumiem. Bet cik tas būtu jauki un brīnišķīgi, ja kopā māmiņa topošā un topošais tētiņš, visa ģimene. Nu, vai tu nebūtu ar mieru kopā ar Ingridiņu piedalīties raidījumā, ko? Ko? Mana sieva piedalās raidījumā? Nu, kā? Tu nezināji? Kas tu esi jocīgs? Nu, kā viss taču ir norunāts taču? Kas norunāts? Nu, kad Ingrīda piedalīsies? Kas norunāts? Viņai tas ir kaitīgi. Tu to neapjēdz, ko? Nu, bet tas taču sarunāts. Punkts. Meklējiet citu muļķi, kas tur laikā pa priekšu. Skaidrs, tu vari iet. Ej ārā! Ar kuru vietu tu domā? Ingrīda piedalīsies raidījumā. Tādā stāvoklī. Saulīt? Kur tu esi? Mājās es esmu, jā. Nē, nu, es taču esmu paklausīga sieva, taču man nekur neļauj iet ārā. Jā, viens spilvens aiz muguras, viens uz galvas, par 3 katrā pusē. Nē, raidījumi? Nē. Kādu raidījumu? Nekādu raidījumu. Es nekādā gadījumā nepiekritīšu nekādam raidījumam. Kam tu vairāk ticies, tam vecajam muļķim vai man? Tad viņš sāk kliegt kā traks, ka viņam vienalga, viņš nekādā raidījumā un pilnīgi izslēdz, ka kopā ar Ingrīdu nekur nepiedalīšoties. Mums vēl esot pietiekoši daudz laika, mēs varam atrast citu vietu. Un visu laiku viņš nervozē, visu laiku
kliedz man ar tiem grabuļiem. Nu, pilnīgi nekontrolējus cilvēks. Protams, es to visu varu saprast. 10 gadu viņi gribējuši to bērniņu, nav varējuši dabūt. Beidzot, tas bērniņš būs Ingrīdai pārpat 40. Nu, nav jokliet. Nu, veselības problēmas, tas ir riska faktors ir liels. Bet tāpēc taču nav tiesības kliegt uz cilvēku, saproti? Jā, mēģina atkal pierunāt kāds no mūsējiem. Ritiņā bija. Zuzei viss seja pumpās, viņa nepiekritīs. Ar Jūru pat nav vērts vispār runāt. Viņš nepiekritīs principā kaut vai manis dēļ. Varbūt Kaspars ko? Kasparam nav par ko runāt. Tik cik kā eksāmeni, māte ar govu uz laukiem un tēvs alkoholis, par to viņš nerunās. Nu, bet tad atliec vienīgais tu. Nē, tu izskatās, ka cits izējas vispār jau nav. Čau! Es esmu klāt. Labi izskaties. Es aiziešu nopirkt minerālu ūdeni un tad es nākšu atpakaļ. Mums 10 minūtes tajā pagaida. Man Aivars zvanīja, viņš domā, ka es esmu mājās. Viņš aizbrauc tur. Tad pēc 10 minūtes mēs te pagaidīsim, pēc tam mēs iesim augšā, labi? Kas par temperamentu? Labi, ka viņa atnāca. Es tev pateikšu, Aivars tagad spērs zemes gaisā. Viņš būs galīgi dusmīgs. Lai viņš dusmojās, tā ir viņu ģimenes iekšēja darīšana. Kamēr viņš izbraukās uz mājām un atbrauks atpakaļ, raidījums jau būs beidzies. Kur tu? Pierītas. Ingrīda negaidīs? Tāpēc, ka es negribu būt atlaists, saproti? Jo mazāk es ar viņu kontaktēšos, jo lielāks iespējas, ka es mazāk dabūšu pa galvu. Kas tad tev? Tā kā krokodils. Cerams, ka nav nekas lipīgs. Nu, izbeidz. Nu, joks tas bija, nu. Ev, nu beidz. Visi jūs. Rīta daudz, tā kā man nezinu, kas būtu. Es pat nezinu, kas tas tā nav bijis. Paskaties, vakar bija tikai šitien te. Un šodien aizgājis pa visu sēri, kur uz kakla arī un roku. Man bail, kas tas ir. Nāc, iesim. Uz kurī? Pie ārsta. Nu, uz poliklīniku mēs vairs nevaram paspēt, bet tepat lejā uz medpunktu. Es negribu. Nu, ko labāk sēdēt un visu laiku gaidīt un domāt ļaunākos variantus, ja? Labāk uzzināsim, kas tas ir un kā to var ārstēt. Nāc! Un ja nevar? No pumpām jau neviens vēl nav nomirs. Šādos apstākļos var strādāt tikai cilvēks ar dzelzs nerviem, tu saproti. Un man, diemžēl, tāda nav. Tu man pasaki, kad mums pēdējo reizi ir bijis normāls raidījums. Es domāju, tāds, kad visi savās vietās un ka nevienam nekas nekaiš. Un kad arī viesi normāls. Nu, nav taču, nav. Un vienmēr viss pēc tam ir nāc par manu galvu. Vienmēr atbildīgs esmu bijis. Nu. Tu neesi atbildīgs. Atbildīgi ir režisore. Un jā, tur būs kādas nepatikšanas. Tas viss nāks par viņu. Ne, tu man esi brīnišķīgi. Pie tevis es jūtos kā mierostā. Un tu esi kā kuģis, kas te regulāri iepeld izgāz dusmas un palamāties. Gandrīz tā. Tāpēc es tev gribu kaut ko uzdāvināt. Teicam domu. Dāvana vienmēr ir labi dot šurp. Pagaidi. Tūlīt. Nu? Lūdzu. Kas tas tāds ir? Tas ir Pārbijs, bērniņš. Es to dāvinu. Tu saproti, es vienmēr esmu zinājis, ka tu esi ilgojusies pēc bērniņa. Un vienmēr kaut kā tev nav sanācis. Bet tagad tev būs. Tev būs bērniņš no manis. Tev būs par ko rūpēties. Tev būs ko rūpēties. Man būs ko rūpēties. Ja? Un tu saproti, viņš ir gandrīz kā īsts. Viņam tikai vajag drusiņu. Redzi? Un ja tu viņam teiksi, tad viņš pastaigāsies, tad viņš spēlēsies ar tevi, tad viņš rotaļāsies, tad viņš ēdīs un piedod, bet ja viņš gribēs, viņš arī kakās. Vajag tikai viņam piepapsīt. Skaties, Ārā. Mācies tūlīt ārā. Savāc līdz to savu riebīgo. Piedod, es nesapratu tevi. Ārā.
piedod. Es nezinu, kā tā esi tu. Tu ļoti labi izskaties. Sēdies. Nē, nu, kaut kas tomēr ir noticis. Stāsti. Ātri. Es pati vakarā. Nevis vakarā, bet tuliņ. Kurš? Viņa teica, jo ātrāk, jo labāk. Nu jā, un tagad es izskatīšos pēc monstras tikai nevis ar sarkaniem pleķiem, bet ar zaļiem. Kāda starpība? Tāpat viss šodien savēja, pat viesis. Tev jau vienalga, kāda es izskatos. Loģiski, ka man vienalga, kāda tu izskaties. Galvenais nav kāda tu izskaties, bet kas tev izšķite? Vai, atvainojiet, es laikam jūs iztraucēju, bet es vienkārši gribēju atvainoties par to pārbīdi. Tas nebija tā domāts. Es nezinu, kā tu domā, bet es zinu, ka tu domā nepareizi. Ne tā, kā es to biju domājis, jo es biju domājis labi. Un ja tu negribi, lai tev kaut ko dāvina, tad vienkārši vajag pateikt, un es nedāvināšu. Mēs gribam, lai mums dāvina, un mēs priecājamies, kad mums uzdāvina. Paldies. Bet tagad es tūlīt nākšu. Viņš jau gribēja tikai labu. Uz muļķiem neapvainojas. Apmēram tā. Kas tev ar seju? Nu, tu taču man šodien jau redzēji. Alerģija. Alerģija bija sarkanā krāsā. Ko tu tur esi uztriepusi? Zāles. Izskaties tu vienkārši drausmīgi. Aizēji nomazgā nost un uzliec kaut ko pa virsu. Iedošu tev pūderi. Jaunu nopirku. Negribu. Man tas ir kaitīgi. Tā kā pāris dienas tev nāksies man paciest šitādā izskatā. Ārprāts ieraudzīt tev šitā ir kāds vīrietis, mūžam vairs virsū neskatītos. Baigi daudz tu saproti no vīriešiem. Pats savu 5-gadīgo puiku tu nevar saprast. Jāncis! Kas ir ar Jānci? Aizmirs pabarot. Jā. Mierīgi tagad pasēdi, nesteidzies, paēd. Es aiziešu aprunāties ar tanti. Labi? Labi. Bija pie Aivar, mēs vienkārši runājāmies, mēs netik ātrāk, bet 5:30 es esmu brīvs. Es pat necerēju, ka tu būsi spējīgs kaut ko tādu pateikt. Tu zini, es pats ar sevi lepojos. Var redzēt? Tiešām? Tev bijusī. Tas nekas sēdi. Sēdi. Mēs varam parunāt? Protams, protams. Labi, es gaidīšu 6 pie manis. Es, protams, būšu. Tu vispār saproti, ko tu dari? Nomierinies. Lūdzu, apsēdies tā, lai puika neredz tavu seju. Tu te sēdi ar viņu. Un vispār nerūpējies, kas notiek ar bērnu. Es saprotu, tur ir kaut kāda krīzes brīža, tu vispār nevar kontrolēt, bet vismaz tu būtu nedarījis to bērnu acis priekšā. Es to bērnu acis priekšā nedarīju. Mēs vienkārši runājāmies. Vienkārši trūkst vārdu. Nu, tādā gadījumā nerunā. Un lūdzu, tagad paliec kādu brīdi šeit, kamēr bērnu aizvedīšu atpakaļ uz bērnistabu. Un pateicībā par to es neteikšu nevienu vārdu par to, ka bērns šodien nebija ēdis. Sarunāts. Es saprotu, ka nav labi tā jautāt. Vispār kaut kā neēt. Man pašam vajadzētu to saprast. Bet tu saproti, es gribu būt pārliecināts. Un tāpēc es tev to jautāju, jo jūs ar Ritu noteikti esat runājuši. Un tu noteikti zini, vārds sakot tā. Vai tā dusma... 5 sekundes. Jā, labi, tā dusma liek bija tikai tā iemesla dēļ, ka Ritiņai nekad nav bijuši bērnu. Sāšam. Esiet sirsnīgi sveicināti, mani mīļie. Šodien mums ir ļoti patīkama tēma, un proti bērni. Tāpēc mēs esam Pārvienreiz noregulēt to skaņu. Viesos mūsu skaņu viss ir kārtībā. Problēma ir ar taviem nerviem.
kundzi. Jūras uzliekas atkal par bērnu, vai ne? Un tagad tu izgāzi dusmas uz visiem, kas pagadās. Kādus vingrinājumus ir jāizdara un kā jārūpējas par veselību jaunajai. Un vaina nav Jurī, bet tavā pleķainajā sejā. Ītu palas puķītes. Jūs varat vienreiz izbeigt. Es labāk padomāju, kas notiks, kad atbrauks Aivars. Un viņš noteikti atbrauks, un pirms vēl raidījums būs beidzies. Vilks pie vilks klāt. Kā jūs drīkstējāt? Ingrīda to nevar, viņai tas ir kaitīgi. Tūlīt pat aizpauze. Es vedu viņu mājās. Aivar, nomierinies. Viņi tos vingrinājumus taisa jau 10 minūtes, un nekas nav noticis. Viss iet vienkārši lieliski, publika ir sajūsmā. Vēl kā publiku. Taisi pauze, saka Arturam, man tauts taisi pauze. Viss. Un mēs vēl varam tādā veidā paskriet. Jā. Un mēs elpojam. Un mēs izelpojam. Un vēl mēs varētu paņemt to tur hanteli. Un tad mēs tā skrienam. Un reklāmas pauze. Muļķīgi tā uztraukties, bet pāris vingrojumu. Pamatīgi uztraucies. Aizmirst pat pateikt, ka viss atlaidīs. To viņš vēl paspēs. Mēs ar Ingrīdiņu tūlīt pat braucam mājās. Nē, es nekur nebraukšu. Brauksi. Nē, es te pabeigšu līdz galam, un tad es braukšu. Tu nepabeigsi. Tu nāksi man līdz, mēs kopā brauksim mājās. Nē, es nekur nebraukšu. Tu brauksi? Nē! Jā! Tu negriez uz viņu. Tu mani nemāc, tu nejaucies starpā. Es ar savām problēmām un savu sievu pats tikšu galā. Nāc! Kas bija mīļā? Sāp? Ko? Aivar? Jā. Es laikam gribu mājās. Mēs te brauksim. Tu tikai saki, ka viss būs labi. Viss būs labi, viss būs labi. Jā. Saka, ka viss būs labi. Viss būs labi. Viss būs labi. 20 sekundes līdz ēteram. Man liekas, jāliek tehniskie iemesli un jālaiž mūzika. Paklau, es varu iet kadrā un parādīt tos vingrojumus. Ar tādu seju liecies mierā. Kas sejai vainas? Šinais stāvoklī. Re, kur paņemšu džemperi, aizbāzīšu un būšu. Skaties. Juri, Artur, esiet savās vietās. Zuzies kadrā tēlos otro grūtnieci. Un tā, mani mīļie, mūsu raidījums tuvojas nobeigumam. Bet kamēr es no jums atvados, mūsu raidījuma otrā viešņa ar savu priekšnesumu rūpēsies ne tikai par savu, bet arī par jūsu veselību. Sekojiet viņas piemēram, un ar jums viss būs vislabākajā kārtībā. To saku es jums, Arturs Tālers. Visu labu! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tu brīnišķīgi tas tev sanāca. Un ko tu gaidīji? Protams, ka brīnišķīgi. Uz kurien tu esi tev līdzi pagaidi? Jā, ir kociņa. Ingrīda kociņa. Jā. Nu, sazvanījāt? Mājās neviena nav un mobīli arī ap divi atslēgti. Tagad Juris zvana uz slimnīcu. Tu tiešām domā tik nopietni? Kā lai es to zinu? Jā, Ingrīda kociņa. Jā. Labi. Es sapratu, jā. Paldies. Nu? Ingrīda sašpricēta, gulēs vēl ilgi. Aivars patriekts no slimnīcas, lai netraucē. Ārsts smējuši, abi sakaušies. Kā Aivars viņai sitis? Nu nē, taču tie, kas vēdarā. Ingrīdai būs dviņas, un Aivaram par to nekas nebija teikts. Drīkst? Nāc vien. Es laikam te esmu kaut ko nepareizi saspiedusi. Jā. Un izskatās, ka tas bērniņš ir beigts. Nevar būt. Tiešām beigts. Pavisam? Nē, pavisam viņš nekad nevar būt beigts. Tāpēc, ka viņam ir vairākas dzīvības. Un vienmēr var sākt visu no jauna. Pagaidi, tūlīt mēs viņu uzmodināsim. Mosties. Mosties. Visas reklāmas
zvaigžņu bērni pa debesīm skrien.